Ruklokungs, cienītās dāmas, godātie kungi, visi zelta čekļu laureāti, no visas sirds jūs sveicu, gan ar augsto novērtējumu, gan arī kā savus viesus Rīgas pilī. Un Latvijā jau nav daudz tādu dabas bagātību, ar kuriem mēs varētu nodrošināt savas valsts attīstību no paudzes paudzē un ilgus gadsimtus uz priekšu. Viena ir, tas ir mežs, un arī mūsu nākotne atkarīgi no tā, cik saprātīgi mēs stādam, kopjam un arī novācam mežu. Un mežs simboliski ir arī mūsu īpašā attieksme pret savu zemi, gan pret nākošajām paudzēm, jo meži jau nevar novākt rudenī. Meži novāc bieži vien nākošās paudzes. Un stāsts par to, ka šo koku ir stādījis mans vectēvs, ir realitāte mūsu pašu ģimenēs, un mēs katreiz lepojamies ar to, ko izdarījis ir vectēvs. Bet šodien mēs lepojamies ar to, ko esat izdarījuši jūs, un tieši šodien, gan kopjot, veidojot, pētot, arī novācot šo Latvijas valsts bagātību, gan arī ar savu attieksmi, ar savu bagātību, kas ir kā mantojums, kas nāk no iepriekšējām paudzēm, un ārkārtīgs mantojums tiek vairots un nodots tālāk. Es gribu teikt lielu paldies visiem, gan jums laureāti, gan, protams, arī nozares vadībai, gan arī visiem tiem, kas varbūt šodien palikuši ir mājās. Kamēr būs Latvijas meži, kamēr viņi zaļos, plauks arī latviešu tauta. Lai jums veicās arī turpmāk. Paldies!